Čau visiem! Sveicināti šodienas podkāstā. Šodien mēs runāsim par Bostonas Celtics finālu. Tāds ir mūsu domas, un arī mēs nedaudz parunāsim par Žagaru un Žagaru komandu, vai ne? Un arī par, protams, Olimpisko spēļu kvalifikāciju. Tā, Raivo sāk. Tātad, mēs zinām, ka Porziņš savainojās, to jau visi zina. Un pēc savainojuma Porziņš visu laiku ļoti labi spēlē tagad, un viņš tiks uz finālu Dončić pret Kristapu Porziņu un Dallas Mavericks pret Bostonu. Un zini, kas ir pats labākais? Ja viņš tieši pēc savainojuma ir ielities savā ādā. Man tas patīk no Porziņa, ka viņš tāpat kā Žagars, jo Žagars arī ir tieši tāds pats, jo Žagars arī dabūja savainojumu, un Žagars vienalga tāpat labi spēlē. Vai tev tā nešķiet? Jā, bet pievērsīsimies daudz nopietnākai tēmai par savainojumu. Tavuprāt, ar kādu rezultātu Bostonas Celtics vai Dallas Mavericks, kāds rezultāts būs sērijā? Sērijā būs 197. Nē, sērijā tā kā no 0 līdz 4, 4-1, 4-2, 4-3, tā. Fināla sērijā. Es domāju, ka fināla sērijā viennozīmīgi vajadzētu būt 4-0. Bostons vai Dallas? Bostons. Jo manuprāt, tā būs. Manuprāt, 4-0 arī. Jā. Jo Dallas pārsvarā nav uzvarējis Bostonu pārsvarā, bet es zinu, ka viņi ir kaut kad pārspējuši, bet pārsvarā. Tas bija pagājuši. Kad viņi pārspēja pēdējā reize, man liekas, bija pagājuši gadu. Šogad nereiz viņi nav pārspējuši. Šogad vispār NBA sezonā nekur. Jā. Tas ir labi, ka tāpat tā var attīstīties, bet Dallas attīstās slikto pusi. Vai ne? Jā. Nemāk pat uzvarēt Bostonu. Vienīgais klubs, kurš, manuprāt, ļoti grūti pret to finālā nav variants būt spēlē pret Denveras Nuggets, jo Bostona katru tikšanās reizi ar Denveras Nuggets ir zaudējusi. Bostonai vai Denveram? Bostona zaudējusi. Jā, bet es brīnos, kāpēc Denver nav pirmajā vietā vispār visa NBA, jo Denverai jābūt, ja viņi pārspēlē līgas stiprāko pirmā vietas komandu. Jā. Un tas liekas svaigs. Vai ne? Jā. Ja Denver būtu pirmajā vietā, tad es saprastu dēļ tā, ka viņa var uzvarēt visu laiku līgas stiprāko un pirmās vietas bagāto čempionu komandu Bostonu. Man tūlīt ir jāizdara viena lietiņa. Tu tikmēr turpini, labi? Man jāizdara viena lieta. Labi. Tā Bostona. Vieglākā uzvara būtu 4-0, 4-0. Kaut kas tāds,
Es ceru, ka Kristaps Porziņš katru playoff spēli tagad finālsērijā būs labākais spēlētājs, jo viņš var kļūt par finālsērijas MVP. Revoltu atpakaļ. Un tā, jā. Es nezinu, ko tā ir. Vienkārši neticami. Vai kā ierakstiet kādreiz komentārā. Un, ja var komentēt vispār, tad, ja nevar komentēt, ierakst. Tad, balsojiet. Nē, nobalsojiet. Vai jums tam spējat noticēt? Vai Bostona ir iekļuvusi finālā? Kristaps pirmais plaudietis NBA finālā. Vai jūs spējam tam noticēt? Vienkārši, jā. Reivo atpakaļ. Jā. Labi, tu runā. Es vienreiz esmu redzējis, ka Bostona ļoti cīnās un riktīgi cīnās tā. Ne jau tā ķepļa, bomba pretiniekiem, bet ka Bostona ļoti cīnās, visi jau galīgi starti ir sasvīduši, un Bostona vēl uzvar. Tas man liekas forši, ka čaļi tā var. Ka čaļi paši sev var norganizēt uzvaru. Vai ne? Tas liekas forši. Jā. Bet vienīgais lūzuma punkts Bostonā ir tas, ka ja viņi visas spēles zaudētu, ļoti maz kā pieņemsim Šarlote. Ne kā Detroita. Kā Detroita. Vai arī Šarlote, jo Šarlote vispār izgāzās. Pieņemsim. Detroita izgāzās. Bet kāpēc Šarlote kāpēc Šarlote arī izgāzās? Nē. Jā, bet Šarlote tomēr ir labāka komanda kā Detroita. Labi, tad Detroit. Labi, es pabeigšu savu domu. Pieņemsim Detroit. Viņi tur izdara visu laiku kaut ko ķep. Tā kā uz laukuma, kā ar piespiedu rociņā bumbu visu laiku izkrīt. Un tad viņi skrien visu laiku kaut kā lēnu, kamēr viens tur jau ir paspējis skriet uz otru pa galu, kamēr viņi ir savā komandas galā vai arī kaut kas tāds. Un pieņemsim kaut kas tāds, ka viņi nav īsti fiziski sagatavotai spēlē. Tas, pieņemsim kā Detroita, ka viņi visu laiku zaud. Viņi arī šogad uzstādīja zaudējumu rekordu. Jā, zini ko, man vienā dienā tētis atnāca, mēs tur kaut ko sākām runāties, un tad viņš teica, ka Detroita ir čempioni zaudētājos. Man tā tētis teica. Detroit vispār var nerunāt, ka Detroit ir tā kā, sakis, es šo vārdu negribu atkārtot, bet tā kā Detroit ir ar sūds. Es negribu to vārdu teikt, bet jā, jūs sapratāt mani, vai ne? Jā. Bet
Detroita kādreiz ievirzīsies sevi vadībā un būs augstāk par Bostonu, tad tas būs ļoti pārsteidzoši. Bet Detroita ir ieguvuši 2 čempionu titulus. Aha, bet viņi ir kādreiz uzvarējuši NBA kausu. Jā, NBA 3 reizes NBA čempionu tituls ir tas pats NBA kauss. Iedoties pirms taņiem. Bet, jā, es zinu, ka šitiem čempionu tituliem, es negribu runāt par NHL, bet tie čempionu tituli... Ne, par NHL arī es vēl nevarētu parunāt. Par NHL arī drīkst runāt, es atļauju. Aha, par NHL gribi. Arī par NHL. NHL arī ir playoff, ne tāpat kā NBA. Jūs jau noteikti to zināt. Kā Uvis Jānis Balīnskis mēģina dabūt savu pirmo NHL titulu. Jā, un manuprāt, ka šitā te... es aizmirstu komandas nosaukumu. Kur Filos spēlē? Vancouveris Canucks? Jā, Canucks. Manuprāt, zini, ko varētu būt latviešu finālā latviešu duels Uvis Balīnskis pret Teodoru Bļugeru un Šilovu. Bet tāds nevar būt. Manuprāt, ja šitas te Panthers tiks finālā ar Kanaku. Canucks jau ir izkrituši. Tiešām Canucks ir izkrituši? Jā. Es vienkārši tik ļoti nesakoju. Tāpēc es nezinu. Bet, ja Canucks ir jau izkrituši, tad noteikti, ka Uvis Balīnskis noteikti es dodu priekšroku Balīnskim, jo, ja Balīnskis zaudēs, tev zvanu vai man zvanu? Man zvanīja. Jā, ka es novaru. Šitas te, ja gadījumā... Cik uz jēgas zvanīt? Uvis Balīnskis, ja Uvis Balīnskis zaudēs Stanley kausu vai arī vispār netiks uz finālu, pieņemsim. Pieņems, ka notiek tāda situācija. Latvijas tāpat ir topā. Ko? Tad latvieši tāpat ir topā. Jā, vispār. Es saprotu, Latvija ir kaut kā liela valsts. Tagad Latvija pārtaut nevis Kanādu, jo Latvija to bronzas kausu, bronzas medaļas, un tagad Latviju uzskata par lielu valsti hokeja. Jā. Šis podcasts nebūs ilgs, šis podcasts varētu ilgt tik 30 minūtīs. Bet, Emīl, tu tagad runā, jo es jau visu laiku runāju, vai ne? Man nav vienkārši ko teikt. Tad jau sanāk, es esmu viens podcasts vadītājs. Nē. Kaut ko nedaudz piepildus. Jā, bet ir arī bijis tā, ka mums ir tā Lauhanens pret Lauhanens. Kāds Lauhanens?
Tur, kur Šveices līgā spēlē Balinskis. Vai Balcers. Balcers, tu zini? Cīrišais Lions. Jā, Cīrišais Lions. Tur arī ir tikpat forši, kā tur arī var baudīt Cīrišais Lions spēli. To var piebilst, jo man patīk skatīties Cīrišais Lions spēli, kur Rudolfs Balcers ir vai nu trāpa ļoti patīkams vārtus, vai nu vienkārši izvirza uz uzvaras stāvu. Jā. Zini kā, tu vari Jēkabam uzrakstīt, es tagad netraucēju, lūdzu mani nezvanīs. Okay. Tur uzrakstīt tādu ziņu. Un tad podcasts var turpināties. Turpiniet. Aha, ir arī bijusi tādi gadījumi, kur ir bijis tā kā, bet vienalga, tas komandas biedrs tik ļoti, labs un līderis, un viņš, tā kā visi ļoti grib, lai viņš spēlē, un lai viņš ir līderis, un viņam ir tur kaut kāda trauma, un tad viņi vienalga par spīti tam, lai rezultatīvākais spēlētājs aiziet malā, vai arī vispār vairs nepiedalās spēlē, kā Kristaps, pieņemsim Kristaps. Tad var teikt, ka vajag cīnīties pašiem par pašu labākā spēlētāju. Tas arī ir jautājums, vai Bostona bez papildus spēkiem varētu uzvarēt. Un pieņemsim, ja aiziet šitie labie Browns, Teitans, Porziņģis un tā tālāk, un uz pamatu sastāvā tikai kaut kāds slikti spēlētāji. Tad ko darīt? Tad tavuprāt, vai Bostona varētu uzvarēt vienalga, ja aiziet labie spēlētāji, paliks, sliktie spēlētāji, aiziet Browns, Teitans. Nē, neticu. Davai šito podcastu uztaisam 20 minūtes. Kāpēc viņš tev zvanās? Viņš var beigt manīties? Nē, bet uztaisam davai 12 minūtes. 10, 20. Vēl 2 minūtes. Labi. Un ko tu vari pateikt par hokeju? Uvis jau nav. Jānis Balinskis rullē pa NHL. Labi, viņš nespēlē uz laukumu, bet var teikt, ka Panthers rullē. Nākamgad vispār ar Uvi Jāni Balinski vienā klubā spēlēs viens cits latvietis no U18, no U20 izlases. Un kurš tas būs? Es nemācēšu par Ansons bija. Manuprāt, tas ir Dans Vočmels. Dans Vočmels nav no U18, U20 izlases. Nē, viņš ir no... Atceries, tad, kad Latvija zelta medaļas 3x3 basītī. Fui, kādā 3x3 basītī hokejā, tad tur piedalījās Dans. Viņš nespēlē 3x3. 18 3x3 hokejā. Viņš nespēlē. Viņš nespēlē, viņš ir pa jaunu. Fui par vecu. Cik Danam gadu? 20. Un viņš U20 vairs nespēlē. Nekad. Ja viņam ir 20, tad viņš piedalīties U20. Nē, vairāk par 20 gadiem, kad to paliek 20 gadi, tu vienmēr spēlēsi tikai
pieaugušo izlasē. Tu nekad nebūsi kāds bērns. Jā. Labi. Paldies, ka skatījāties šo podcastu un tiekamies jau nākamajā podkastā pēc NBA pirmās spēles fināla. Paldies, ka skatījāties. Fināla sērija. Nē, pēc fināla pirmās spēles. Atā.